Vīrieti, kā tu komunicē ar citiem cilvēkiem? Vai tu vēro pozitīvo citos un palīdzi arī citiem to ievērot? Vai arī tu esi koncentrējies uz negatīvo, uz kritiku, visus citus norāji, kritizē, nosoda un norāda par citu cilvēku nepilnībām tā, it kā viņš pats nemaz par tām nezinātu? Vīrieti, vai tas ir vīrišķīgi? Un ko tieši tu vēlies ar šo panākt? Vēlies rādīties gudrs, pārāks, zinošāks par citiem? Baigais varonis nokritizēja citus, uzrakstīja negatīvu komentāru, izteica negatīvas piezīmes un, cilvēka Latvijā, tie drīzāk cits citu aprej, cits citu apēd, nekā pasaka kaut ko pozitīvu kādam. Tāpēc jau arī šī tauta ir tik depresīva un skumja. Citās valstīs cilvēki sabiedriskajos transportos runājās, stāsta, kā viņam iet, iedvesmo citu, ar prieku sagaida pretīm nācēju, un reizēm pat ģimene, pat miesiski tuvākie cilvēki izrādās lielākie ienaidnieki, kuri vispār nemaz nespēja priecāties par otra cilvēka laimi, otra cilvēka priekiem, vispār nemaz negrib būt līdzās. Vecāki ir tādi, kas gūst baudu, kontrolējot savus bērnus, norādot, kā viņiem būtu jādzīvo, kas viņiem ir jādara, kritizē visas viņu izvēles un visas viņu darbības, un to sauc par mīlestību. Tā tiešām ir mīlestība? Vai mīlestība ir uzspiest otram savu gribu? Un pavēro pats sevi, kāds ir tavs paša iekšējais dialogs ar sevi? Vai tu sevi pārāk daudz kritizē un nespēj pieņemt kādu daļu no sevis? Vai tu uzaugi ģimenē, kur vecāki pret tevi slikti izturējās? Vai varbūt tu izjūti, ka vecākiem tu esi kā traucēklis? Tāpēc jau tu vēl joprojām nespēji mīloši izturēties ne pret sevi, ne pret citiem. Bet labā ziņa ir tāda, ka to visu ir iespējams labot.